Nu, sveicināti, dārgie draugi, tātad, kas ir svētais gars? Tātad mēs saprotam, jo es principā runāju uz kristīgu auditoriju, uz kristiešiem, kas jau ir kristieši. Mēs saprotam to, ka svētais gars nav dēls. Un arī to, ka svētais gars nav tēvs. Tātad jautājums, kas viņš ir? Jo redziet, kas ir interesanti, Jēzus ir dēls. Tas nozīmē, ka Jēzus nevar būt tēvs. Tieši tāpat arī Dievs ir tēvs. Tas nozīmē, ka viņš nevar būt dēls. Saprotiet? Un šeit viss ir skaidrs. Šeit ir viss ļoti skaidri. Dievs ir tēvs. Jēzus ir dēls. Bet kas? Bet kas ir svētais gars? Un, principā, man liekas, es domāju, ka jūs arī to sapratīsiet, ka svētais gars ir mamma. Jo Dievs visu taisa pēc sava tēla un savas līdzības, tāpat kā ģimenē. Ja mēs skatāmies ģimenē ir tēvs, un ir sieva, un ir bērni. Un ja jūs tādā veselīgā ģimenē, ja jūs apstīsieties veselīga ģimene, principā, tēva mīlestība, viņa atšķirās no mammas mīlestības katrā gadījumā. Tēvs, viņš tāds stingrs, ir tāds nosvērts, kārtība, disciplīna, protams, arī mīlestība, bet viss iet caur kārtības un kaut kādas disciplīnas prizmu. Tas viss apmēram tā iet. Mammas mīlestība, viņa ir savādāka, un tāpēc bērni visi vienmēr skrien pie mammas. Halleluja, slavu Dievam. Un es esmu pārliecināts personīgi kad svētais gars, tā ir mamma. Viņai varbūt, nosauksim to, kad, redzi, mamma tā ir miesa. Mēs redzam, varbūt miesiski tagad varam piedauzīties, bet mamma ir savas īpašības. Viņai ir savas īpašības, tēvam ir savas īpašības un dēlam ir savas īpašības. Un viņiem nevar būt tādas īpašības, piemēram, kā mammai. Pieņemsim. Tāpēc atgriezīsimies tagad pie trīsvienības, pie Bībeles, ko jau jūs visi zinat. Halleluja! Bau! Dievs ir labs! To, kad Dievs, tēvs, viņš visu radīja. Viņš visu radīja, un mēs redzam, ka viņš iet tēva valdīšana, tēva darbība, iet visa vecā derība. Visa vecā derība, visi pravieši, visur darbojās tikai tēvs. Mēs redzam tēvu, tēvs tur ir. Pēc tam, uz īsu brīdi, tikai uz ļoti īsu brīdi ir Jēzus. Ir Jēzus. Viņš piedzimst, izaug, tas viss ir apmēram tikai 30 gadi. Tajā pašā laikā, kad Dievs darbojās 4000 gadi, varbūt pat vēl vairāk, darbojās Dievs. Un šeit iznāk Jēzus, dēls, un viņš darbojās tikai 30 gadi. Viņš darbojās tikai 30 gadi. Pēc tam viņš savu misiju izpilda, un tālāk nāk svētais gars. Un jaunā derība ir svētā gara laikmets. Un tāpēc, piemēram, dotajā brīdī, es varu komentēt tikai par savu laikmetu, kurā es dzīvoju, pēdējos laikos, īpaši daudzas draudzes uzsver mīlestību. Mīlestība. Vienkārši visu pārklājošā mīlestība. Un es zinu, ka daudzas vienkārši to izturēt nevar. Tie cilvēki, kur runā par mīlestību, iet runa, jā, jūs mīlestība visu var darīt, mīlestībā, tur sākās tur visādi ķīviņi, vēl kaut ko nepatīk. Daudziem šī mīlestība bija, sāk sakot, daudzi pazīst tikai bargo Dievu, bargo tēvu, bet ko es gribu pateikt? Es gribu pateikt to, ka mēs tagad dzīvojam svētā gara laikmetā. Tagad ir svētā gara laikmets, viss pārējais ir vēsture. Viss pārējais ir vēsture. Tieši tā, Jēzus bija, Dievs bija, tieši tā, bet tagad ir svētā gara laikmets, un to varētu salīdzināt ar mammas laikmetu. Tāpēc, ka šajā laikmetā īpaši ir jūtama mīlestība.
tāda, kāda varbūt nebija tajā laikmetā jūtama. Tagad viņa ir īpaši jūtama, nopietna, un cik es pazīstu personīgi tagad Dievu, un jāsaprot jums to, ka svētais gars ir mūsos, un viņš darbojās. Un es esmu piedzīvojis tikai lielu mīlestību pret sevīm. Nenosodošu mīlestību, un Dievs mani māca savā mīlestībā. Un es saprotu, ka tas ir svētais gars, ka viņam ir tāda izpausme kā mammai, kura ļoti mīl, kura mīl ar savādāku mīlestību nekā tēvs. Saprotiet? Un tāpēc daudz cepjās, viņi ir salasījušies pa tēvu un grib redzēt tēvu mammas laikmetā. Bet tagad ir svētā gara laikmets. Saprotiet, svētā gara laikmets, mīlestības laikmets, kad Dievs īpaši caur svēto garu izlēj savu mīlestību par visiem. Bet interesanti tas, ka tu viņu vari nobloķēt. Tu viņu vari nobloķēt un tu viņu nesajūtīsi. Vienkārši viss ir atkarīgs no mācības. Ja tu pieņemsi šo svētā gara mīlestību, šo mammas mīlestību, tev viņu sāks atklāties, tu viņu sāksi piedzīvot visu laiku. Bet ja tu dzīvosi vēsturē, salasījies par dusmīgo un nikno Dievu, tad tāda būs tava dzīve un tādas būs tavas attiecības ar Dievu. Bet tas laikmets ir beidzies. Tagad iestājies ir mīlestības laikmets, kad svētais gars izlēj savu mīlestību par visu miesu. Halleluja, vienkārši cilvēki nepieņem, cilvēki protestē. Un es arī zinu, ka tagad šo rullīti noskatīsies daudz, uzspiedīs, kad ir superīgi daudz saņems atklāsmi. Halleluja, un viņi vēl daudzreiz vairāk piedzīvos šo Dieva mīlestību. Tieši vēl daudzreiz vairāk piedzīvos šo Dieva mīlestību. Daudzi aizvērs sirdis ciet, un viņu dzīvēs nekas neizmainīsies. Viņu dzīvēs kā bija bargais Dievs, tā arī paliks. Vēsture, tā ir vēsture, draugs. Bet dzīvība ir tagad, un tagadējais laikmets ir svētā gara laikmets, draugi. Tagad ir svētā gara laikmets, mīlestības laikmets. Un tāpēc svētajam garam ir tāda īpašība kā mīlošai mammai. Un tāpēc tēvam tas nav. Arī dēls tev to nevar iedot, bet mamma tev to var iedot. Es ceru, jūs sapratīsiet, lai Dievs jums svētī un atklāj šo brīnišķīgo atklāsmi. Visu labu!